Kāpēc tu dziedi, Margarita? Kāpēc tu par viņas brauc? Ļoti vienkārši. Es braucu pie viņas tāpēc, ka viņa ir dziedātāja. Kas man būtībā ir ļoti svarīgi. Margarita vienkārši ir dziedātāja. Divu žēlastības, var sakot, ieprogrammēt kā dziedātāja. Vai ja gribi ar savu dziedātāju sūtību. Un man jau, protams, pakalpojuši ir tas, ka viņa dzied to, kas man interesē un to, ko es gribu dziedāt. Un savā ziņā viņa ir arī mani skolotāji. It kā viņa pati sevi nenostāda parasti kā skolotāja, bet viņa ir mani skolotāji, jo tas, ka viņai ļoti patīk dziedāt kopā, jo būtībā tā tradīcija, kurā viņa ir augusi, ir saistīta ar dziedāšanu kopā ar kādu. Un šobrīd viņai tas ir liels deficīts, ka būtu kādu cilvēku, kur dziedāt. Un man atkal ir tāpat problēma dabūt kādu dziedātāju, kas dzied pietiekami tehniski labi to, kas man patīk, ja? Lai es varētu no viņu mācīties. Tā kā es ceru, ka mūsu tās intereses ir apusējas un tās sakrīt. Un Margarita īstenībā es jau pazīstu kādus gadus 14, 15, bet tā kopā dziedājuši mēs pie īstam esam tagad pirms pusotra gada sākuši kopā dziedāt. Un pusgadu mēs esam tā ļoti intensīvi to darījuši. Vai Margaritu vispār var pazīt tā īsti? Katrā gadījumā Margarita mūsu rajona kultūras dzīvē ir izcila personība un jāteic tā, par viņu jau zināju arī tad, kad es vēl pati šī jomā nestrādāju, jo tad Margarita mūsu rajonā 10 gadus vadīja Rekavas etnogrāfisko ansambli un kad es sāku strādāt šī amatā, kuras esmu pat labā, tad Margarita vairs ansambli nevadīja, bet mūsu saikne vienmēr bijusi cieša. Un tās ir sarunas, kad mēs satiekamies, un, protams, ka dažkārt arī mēs Margaritu aicinām šeit paviesoties, vēl kaut ko nodziedāt kopā ar savām bijušajām sievām un tā tālāk. Un viens, ko es varu teikt par Margaritu, tas ir varbūt eliksīrs dvēseles skaistumam un dvēseles dzidrumam, kas vispār ir cilvēkos sastopams. Man liekas, ka Margaritas acis ir kaut kas tik izcils, kas atspoguļo viņas būtību, ka jebkuram cilvēkam, kurš ir šīs acis redzējis, kļūst gaišāk, labāk un varbūt nākas arī pat nokaunēties, ka viņa dvēselē varbūt nav viss tik skaidrs un dzidrs kā šīs izcilās sievietes dvēselē. Margarita Šakina ir viena no tām, kas vispār to repertuāru diezgan tuvu nodod tālāk tādu, kādu viņa ir saņēmusi. Vispār viņa ir viena tradicionāla dziedātāja šī vārda vislabākajā nozīmē. Margarita ir dzīves cilvēks mūsu acu priekšā. Un šī lieta, šis pētījuma virziens tāds, es kā folkloras pētniece varbūt uz to skatos vairāk, tas jau aizsākās arī faktiski samērā nesen. Jo pats šis jēdziens folklora, tas radās 19. gadsimta, kādos 40. gados. Un šis jēdziens sastāv no divām daļām – folk un lore, tauta un viņas gudrība, viņas zināšanas, viņas viedums. To lore arī nevar tā viennozīmīgi mēs pārtulkot. Un tātad pirms vairāk kā 200 gadiem tas uzsvars bija uz to lore. Tātad, ko stāsta, ko dzied, ko runā, tieši tas materiāls. Un cilvēks palika tikai, labākajā gadījumā vārdu un uzvārdu līmenī. Un pagājis 100 un vairāk gadu, un kaut kad 20. gadsimta vidū, tad parādījās jauns virziens, vai faktiski tāda kā apskaidrība varētu teikt, radās, ka ir svarīgi ne tikai tas, ko, bet arī kas tas ir par cilvēku, kurš šo dziesmu dzied vai kurš šo pasaku stāsta. Un līdz ar to, saprotiet, tika pievērst uzmanību cilvēkam, tika pievērst uzmanību sabiedrībai, kurā šis cilvēks dzīvo, tiem dzīves apstākļiem, kādos viņš dzīvo. Un tātad, tur tika meklēts arguments, kāpēc šīs zināšanas, šis viedums, kāpēc viņš vēl pastāv, kāds ir tas mehānisms, lai viņš pastāvētu. Un tad uzplauka šī interese par cilvēku. Un
Es saku, mums ir ļoti laimējies, ka vispār mums liekas tā kādreiz, ka tā Latgales kultūra un Latgales dziedāšanas kultūra, tā jau ir mūžīga un tā jau ir ļoti skaista. Bet patiesībā jau tā ir ļoti apdraudēta kultūras parādība. Un šīs zināšanas jaunākajā paudzē, zināšanas, pat dziedāšanas prasme, viņi jau nepārmantojas. Un tāpēc ir Dieva laime, varētu teikt, ka mums ir iespēja sastapties ar tādiem cilvēkiem, kuri ir pārmantojuši šīs zināšanas un kuriem ir vēl joprojām brīnišķīgas balsis, kuras mēs varam izbaudīt. Un Margarita ir vienkārši etalons, manuprāt, tam. Mīlestība bijusi bezgalīgo. Bezgalīgo mīlestību, tā mamma ir bijusi. Bezgalīgo. No visiem. Ir no māminas, no tātina, ir no vecmāminas, kura arī bija bezgala mīlestības pilna. Ir palīdzēja māminai, izaudzinot 7 bērnus. Māmiņa pīgojusi pie kalniņa, izsauca dzīvot. Patīk man tas kalniņš, kurš ar kanasugo sauka. Jā, un uz šitā kalna vienmēr bija Līgo svētki. Vienmēr taisiem Līgo svētkus baules bija. Viss ir jāparvar, māsiņ, viss ir jāparvar. Esi stipra un droša, un ceru uz to kunga, viss kārtībā būs. Tā kā paļaujībā jādzīvo, neko nevar darīt. Jāiztur viss jāiztur, kas tik ir, ja Dievs ir ar mums. Un tas ir galvenais. Un tepat tas tik tiešām Račupīte tek. Un te rīkoja tās balles jaunībā. Nu dikti daudz atmiņas. Dikti daudz. Labi, nodziedāsim mammas dziesmu. Es nevaru. Mammas dziesmu. Paklausies tu. Jā. Vari? Stāvu es pie lodziņā, raugos tumša naktsniņā. Vienu, ko es mīlēju, to vairs neredzu. Vienu, ko es mīlēju, to vairs neredzu. Cik skaists būs, ka pazaskotīs. Vienalga, ka te zolīte ir lielāka izaugusi, bet tī brīnišķīga. Tī brīnišķīga. Ko gribētos tādu papļaut arī. Ko palīdzēt arī tiem, kas te dzīvo. Es te būtu ar mīru, tolka vienu dienu sakortot. Tu sinem, Pašvāki mosiņi. Bet neko. Kodreiz, kad te dzīvojam, vajadzētu bija skaitās ceriņmojas. Uz šitas ceļš bija nuslauciets, bija ceriņmojas. Tagad smilgumojas. Tagad ir smilgumojas, arī labi. Atīt meitas dziedādamas, natoru dzodāmas.
ja mēs tā plaši skatāmies uz Latgali, tad, protams, Latgali ir viena tradīcija mozaīka, lokāla tradīcija mozaīka. Un viena no spilgtākajām šajā mozaīkā ir Ziemeļlatgales tradīcija. Ja precīzāk, es ņemu to būt mazliet šaurāk, ir 3 Balvu rajona austrumu pagasti veido vienu tādu īpatnēju tradicionālās mūzikas salu. Ja? Tas ir Viļakas, Šķilbēnu un Baltinavas pagasts. Es lietoju Latvijas pirmā neatkarības laika terminus. Tātad uz austrumiem no šiem pagastiem atrodas Abrēna. Krievijas robeža tagadējā tur ir. Margarita Šakina ir viena no šīs tradīcijas spilgtākajām pārstāvjiem.